Pašreizējā situācija. Brauc garām. Galvenais ir drošība un stils. Ka tas ir ierocis. Nē, nu nē. Pārāk daudz ir viss kaut kas, kas noiet greizi. Tā mēs pārvietojam mūsu tehniku. Skalnē cilvēciņš, ne? Nav variantu. Pasies tur augstā. Mazais patgrauzītis, jo. Šie brīži, kad sienīs kaut ko es daru. Bet mums pasākums tikai pēc 5. Bet būs jādod šodien 6. Tur nāk mūsu galvenais cilvēks. Reku tas ir galvenais. Hava! Čau, skatītāji! Lai katru dienu un katru rītu tu paņem kamerojas kaut kādas ručkas, uzliec uz statīva un tur viss ir jau nopakots. Ko tu paņēmi no Igauņa? Tur būs ekrāns klāt. Cerams, ka man pietiks ar to, kas man tur ir. Ja nepietiks, tad jau redzēs. Tā ļoti labi izskatās. Kā mazu kameru padarīt par lielu vērķi. Neiet tik ātri, kā mums likās, ne? Es zināju, ka tā būs. Nāc! Ak, nē! Paskat, cik maz pa garu. Višķīt ir pēc plāna. Visu testējām, visu izdarījām. Tagad kraujam iekšā busiņā. Man ir Ziemassvētku pantiņš sagatavots. Nux, Intel Nux.coms, OCR Dell laptops. Datori Rack super. Rack computer, kabelis Thunder 1. Valkī Dēls jau savā laikā, kad 500 lats maksāja, ne? Es viņu dabūju par 20 latiem. Paskatījās labāk, kā viņš izskatās. Tā it kā viņi būtu tāds kāmis. Žambājas 2 dienas. Kurā vietā? Šeit. Šits man uzkurina. Tas ir tikai sākums, čeri. Ļoti īsti šauri. Esam klāt. Enerģija augstā līmenī. Augstāk vairs nav kur. Mēs atbraucām, un mums jau ir pirmā problēmiņa. Mūsu lielais buss netiek uz stāvā Norvēģi kalna. Busam pārāk liela pieredze, lai uzbraukt augšā. Pavilt ar to? Dzīve ir dzīve. Bija tā, ka es spiežu bremzi, roķeni un mašīnas līdz atpakaļ. Wow, paskaties, tur cilvēciņš izgriezts mežā. Jā. Skalnē ir cilvēciņš, ne? Tas ir viņu uz olimpiādu speciāli izgrieza. Aiziet! Slīd diezgan. Iedzīvojumi. Mēģināsim tikt augšā. Saņemā. Es domāju, ka viņam izdosies. Es arī domāju, Ceram. ka viņam izdosies. Es ticu. Jā, pa daļām. Tur augstā stāvlaukumā pagrāmēsim daļu ārā un tā, lai mums jūtos droši braukt augšā. Jums skats būs episks. Bet tu būsi dabā. Sēdēsim iekšā siltumā, tu baudīsi īsto ziemu. Ok, misija izpildīta. Daļa ir izkrāmēta lejā, puse buss ir augšā un krāmējumi. Es varbūt, lai mums atkārtojumos ir kaut dažādība, gribētu varbūt kaut kur šeit sablīvēt kameras, pieņemsim, ka kā 2 panāk šeit, kā 4 šeit, bet kā 3 tad vienkārši padublē kaut ko. Lai, pieņemsim, pogāties 1, 2, 4, 5 un atkārtojums no 3. Pulkstens vienos būs pakaļ motocikls un ir jāsataisa komplekti. Katram operatoram nāks drīboxis. Drīboxi iekšā jums būs interneta switch. Reku inventāri man būtu sarakstīti. Snowboards, skis. Tā, lai mēs varētu normāli gāt pa kalnu. Jā, visi lidos. Reku tu esi Elmārs.
Kas man ir? Slēpi komplekts. 107 slēpīgs. Kārtībā, jā. Man ir snoviņi. Let's go. Galvenais ir drošība un stils. Pierakstīt, kurš ir kuram, jā? Kameras numurs un kuram ir kurš konvertieris. Ja nesaka kompu, kurš kaut ko Tas aizmirst. ir ļoti labs. Ko mēs tagad darām? Visi brauc pa savām kameru pozīcijām, komplektē savus komplektus. Cik labs vārdu salikums, ne? Es komplektēju šo te kasti, kuru saņems signāls. Mārtiņš čilo, bauda savus darba augustus Latvijā. Germans jau ir aizbraucis uz trasi. Kristaps cīnās. Paskaties, ir normāli vērķi jau. Šaus. Brauc garām. Jep. Mēs uz šādu te sniega moča liksim visu mūsu tehniku un to vedīsim augšā kalnā. Jā, nav jāgas braukt, ja man nav ko lejā tik. Jūs tur pārspīlējat baigi pasākumu. Nē, tur jau ir lēni. Nonāk lejā ir fajn vienam. Nu jā, Pa ko viņi? brīdis, kad negrib iet. Pašreizējā situācija. Esam netālu no Lillehammeras slepošanas kurortā. Lēnām vācamies iekšā un būvējam savu production room vienā foršā mājiņā. Operatori jau ar bažīgām sejām un darba skatienu acīs gatavi darboties. Vedam visas kameras pa pozīcijām. Un te ir bišķi norūpējies laiks. Mums jāņem lāpsti. Jā. Mums jāiet rakt optikas. Atdod kameru. Tas netiek ārā. Mūsu baltais buss. Jēžiņās. Aiziet. Ķīverītes, 3D līši. Būs gatavs gāz no kalna. Būšu, bet vai gatavs? Būs jāgāž drīzāk, nevis vai būšu gatavs. Paga, tās ķīverītes diezgan maziņas. Pamēģini uzmērīt. Man ir Ls, bet viņa ir milzīga. 3 skatas sēduši tas te. Te viss notiek ātri. Pirmo, otro. Tu vienkārši kameras numurs mainās, tad tu esi otrā. Aptuveni turpat, kur bija plānots. Vai tiekās varbūt vēlāk? Jā, viens žēl, kas nevar iezūmēt, bet tur viņi nesās. Mēs arī dosimies uz laiku. Ar ragavām? Un optikām un lāpstu. Mums būs jārok. Izskatās, ka tu modelē. Aiziet, good luck. Tas tev? Davai. Local reporter. No, I'm recording memories. Memories. Yep. Uzstādi upsi Okay, un no upša uz visurieni jums. okay. Man ir 15. Tātad, un man ir 2 upši. Man liek strādāt. Welcome. Jā, tieši tā arī būs. Nu jā. Kā tas savādāk? Nolēm, ka nestrādās un ies. Jā, mēs te mazliet dīkoju paņemsim. Nu tā. Pāris reizes noraus no kalna, lai vienkārši saprastu to juteni. Jā, pāris. Lūdzu, O, kāti? 14, 15. pat labāk Kristap mēģina piedarbināt pirmo kameru. Šeit tiek saspraust visi vadiņi, tā kā drīz būsim gatavi. Nu, cik nu drīz? Rīt, vakarā. Tu labāk parādi, ko tu dari pēc smagas darba dienas. Viņa viss vienā tādā līnijā. It kā logins man būtu sitis stundu no vietas. Vienmutīgi. Uztaisi sponsoru reklāmu. Pauz gaišais. Pirmā diena, un mēs esam piefilmējuši 1,5 stundas materiālu. Domāju, tas būs labākais 3 stundu melnais materiāls, kāds mums ir bijis. Kas ir sastresojies? Es vienkārši neko nerūpīju pagaidām. Aizmugurē viss tā plāns ir. Re, kur es esmu? Noņemsim kameras. Paņemsim poču, kas uztaisīja slow motion, kā tu mauc lejā pa kalnu. Trastais Jep. aiziet tuvākajā pusstundā. Tieši tā. Bet pacēlā jau līdz 8. Nē, šodien 4:30 beidzas. Mēs slēpojam. Šeit Elmārs slēpoja, viņš teica, šis ir labākais kalns, ko viņš kad ir noslēpojis. Jā, es tur nokritu. Šeit
ir trases finišs. Un te mēs dzīvojam šajās mājās. Parāda mūsu vakariņas. Bauskas. Speciālais. Turpināšu spīdināt, tikai neiesprād SDI konvertierī viņu. Tā mēs ejam ēst godam nopelnītās vakariņas. Paldies, paldies! Viena ēdiena izvēle, ko mums atnesīs, to mēs ēdīsim. Nē, tas ir tikai pusdienām. Man ir 10. Katrs 120, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Pēc no šī var iedvesmoties tikai tad tas jau ir noticis. Tur gaļa daudz. Mēs mūsu tehniskajam kolēģim Mārtiņam nesam pusdienas, jo mēs strādājam tik cītīgi, ka nav laika atnākt un paēst. Tāpēc mēs esam labi kolēģi un dodamies šajā kalnā augšā, lai pabarotu mūsu kolēģi. Jā. Visi kopā ar šo galanto, burvīgo porciju. Es ņemu plānoju, ka viņam paši līdz. Ja izdosies pirmā diena, izdosies pārējās. Smaids būs šodienas beigās, ka mēs beigsim laicīgi un visas kameras redzēs jaunajās pozīcijās. Kas būs? Wow, gandrīz nomalcot. Kā lai mēs izbraucam ārā, Elmar? Būs perfekta diena, šī būs perfekta diena. Perfekta diena, perfekta diena. Es ieliku ruļus. Es jūtu gaisā spriedzi nedaudz, ne? Tu būs, ka nav laika. Ir. Nu nē, viņa... Tepat pasaules. Mums kolēģim Jānim, viņam jāizved smagumi, viņam jāizved urbis, lai ledu izurbtu caurumus un nostiprinātu viņa kameru, jo, ja viņš atlaiž rokas no kameras, kamera gāžās pa kalnu lejā, un tas nav labi. Lai viņš turās savā kalnā, dronu mēs lidosim vēlāk, lūk, tas ir ierocis. Let's go! Tev ir uz zābīšiem. Šitie te. Slidas manas. Turies vēl? Jā. Paskaties, ka tu vari aiziet uzreiz. Uz Ziemeļpolā. Ej, tu nost! Reti, kad piedzīvot apstākļi, ja? Kad piedzīvot tik ekstrēmu apstākļi strādājot. Un šis pat ir dzīvībai bīstams, godīgi sakot. Kā jums pirmā diena, pirmās sacensības? Par šodienu, ja neskaita tos izaicinošos laikapstākļus, kas bija sākumā ar lielo vēju un to, ka visa trasa bija ledaina un slīdena, kopumā viss ir kārtībā. Paši piešaujamies pie savām darbībām, operatori piešaujies pie laikapstākļiem, pie kādiem jāfilmē, tā kā turpinam strādāt. Labrītiņi no rītiņa. 6:40. Mēs dodamies otrās filmēšanas dienas piedzīvojumos. Nav tā, ka baigi gribās mosties, bet tāda ir šī dzīve. Augsti, bet ļoti skaisti. Es aizēju gulēt, bišķī tāds sanervozējies. Es no rīta pamostos jau tā kā ar mazliet sāpošu galvu. Un tad laika gaitā, dienas laikā viņa progresē. Tas nozīmē, ka tu arī naktī strādā. Man naktīs joprojām kaut ko pats neapzinoties, kaut ko es procesēju, esmu sanervozējies. Pārāk daudz ir viss kaut kas, kas var noiet greizi.
Baigie trokšņi tur šodien Ok, beidzot pulcam darba augļus un mūsu diena ir beigusies. Pulkstens 3 dienā. Tas nu gan ir jauki. Un lai tas neizklausās pārāk vienkārši, tad mēs tāpat bijām šeit pulkstens 6:40. Braucām augšā kalnā. Viņi jābrauc izbraukt pa trasi. Pirmajā reizē man nesanāca, diezgan labi nomalcos. Skatīsimies, kā būs šodien. Skaisti! Es nezinu, bet esmu gatavs pierādīt sevi. Mārķis jau nošļūts pa maziņo. Uz leju mēs uzreiz nebrauksim, jā? Mēs patrenēsimies. Push! Watch house down! Tev mazliet sniegs te. Kantē, Elmo! Jep! Mēs tiksim līdz lejai. Nav daudz paliks. Kas čempions? Nu. Konkrētā stāvumā es viņas kontrolēju, bet līdz ko ir slīpāks, es vienkārši lido lejā. Tas tev normāli, ja varat tik bikti? Jā, viens, tu paskaties. Nē, nu nē. Slaloms un superslaloms ir beidzies. Vācam lēnām visu nost un dodamies jau uz nākamo lokāciju. Šis te nozīmē to, ka no šīs pozīcijas Tu šauji, ja? kalnam augšā. Krāsu vadības kastītes, gaišuma krāsas. Mums ir šāda kastīte. Un tad, kad Germans pasaka, vajag nomainīt gaišumu, tad Toms atlaid rokas, stiepjās, nomaina gaišumu, nomaina gaišumu. Man tur nepaveicās, nu ko viņš tur visu laiku griez man muguru. Tāds reāli, bet intervijas, domāju, bija labi. Ceremonija arī bija labi. Emocijas noķēra, ne? Jā, tā viss bija priecīgi. Nu, jā, Emocijas bija pats galvenais. Tas jau svarīgākais. 1050, 450 depo. Tā mēs pārvietojam mūsu tehniku. Aiziet. Aiziet. Easy, ar turi. Divās stundās. Pavisam drīz notiks maģija. Gatavojieties. Es tikai šodien ievēroju, ka te rakstīts VIP. Tūlīt? VIP. Tur var iespējas draudzību. Labrīt. Labrīt. Nu, mēs esam pasaku zemē. Esam. Skaisti. Nobrauksim lejā, tad būs apmācies. Kārtējais agrais rīts, ne? Kārtējais agrais garais. Dosimies lielā kalnā. Man ir vismaz šis nogādāts lejā. Šis kalns vispār man nedraudzēsies jau sākuma punktā. Nav variantu. Šis tur nokritīšu. Nav variantu. Pasies tur augšā. Uz to stīvo punktu. Nav reāli. Šodien mums jādodas augšā. Apkopojot kārtējo agro rītu, 6:30 esam uz vietas, operatori dodas augšā trasē, daudz izaicinošākā trasē, stāvāka, slīpāka, bīstamāka. Viņš zina, ka es tagad braucu pēc Markus instrukcijas, viņš vienkārši savu kaut kā izbeidza prom. Viņš jau nācā teica, spiegus,
kopā ir 2,6 km, iepriekšējā trasa bija 1,3. Zin kā es domāju, mērķīgs uzliks, lai godīgi. Es tādu viens paņems visus uzliks. Es tādu viens paņems visus mērķis. Alrighty, boys. Latvijas filmēšanas izlase. Olimpiskā izlase. Olimpiskā. Tieši tā. Ja tā nebūtu kontrola login, tu nevarētu šitā. Man neregulējās gains, Markus, tā kā tev ir jāieiet, bet neatceros no galvas. Jo, cik popsi. Es jau redzu dienas gaismu otrā galā. Opaņā. Šis ir tas lielais olimpiskais nobrauciens 1994. gada Lillehammeras olimpiskajās spēlēs. Ir. Daudz jau. Gatavs. Sveiki, fani, zvaniet. Čau. Neiztur šo garo komandējumu tehniku. Man tas alūstībās arī dzirdēju, ka šādi nestrādā. Kofija? Nu jāmēģina tā trešā bīdīt ir. Es zvanu Markusam. Lai izdodas. Lai izdodas. Mečuk. Davai. Jā, viss done? Galvenais, ka talismans vietā ir. Mazliet atgrauzītis, jo. Urlis atgrauzītis vairs. Around there. Tad es paēju priekšu, tad es She's and the cross and 20. She's 20 at the moment. Man neviens highlight nenočakarēs, mēs drīz beigsim. Paliek filmēt, Markus paliek filmēt un Artūrs novāc 8. Pirmā kamera, kuram brauks pakaļ mocis, būs Kristaps. Paldies, veci. Mums viss beidzies. Thank you for amazing week. Yes? Jā. Amazing week. Vienkārši burvīgi. Visi beidzies. Sorry? Var ieslēgt chill modu un vākt visu nost un tiekās. Thank you. Perfect. Yep. Thank you. Yeah, this was an interesting week. Not the first rodeo. Šie brīži, kad es ienīstu to, ko es daru. Kāpēc ienīstu to daru? Tāpēc, ka, bļaļ, man pūš vējš, es salst un ir reāli ļoti grūti mentāli strādāt šādos brīžos. Bioloģijā saka, ka tu esi 70% asiņu. Jā. Ķīmijā saka, ka tu esi 7% gaiss. Fizikā saka, ka tu esi 99,9999999% tukša gaisa. Es saku, ka tu esi 100% skaista.